Šī iela tika pirms gada sataisīta. Un tagad viņi rauj atkal asfaltu vaļā, atkal taisno jauna. Viņi vienkārši atkal remontē, kaut kāda remonta darbi notiek, ja? Un tad tiešām liekas, vai nu trūkst pilnīgi kaut kādas sajēgas par normālu plānošanu, vai vienkārši speciāli tiek šķērdēti ārā līdzekļi, speciāli tiek izšķērdēti, speciāli tiek kavēts autobraucēji, nu visu, patiesībā visu, kas pārvietojas pa šo Lubānas ielu, cilvēku laiks tiek tērēts, tikai tāpēc, ka nevar saplānot vienā reizē normālu remontdarbus veikt, ja? Ka tas tiek darīts kaut kādā veidā visu laiku, katru vasaru, nu ko tas nozīmē, ja? Pilnīgi normāls asfalts, parādīšu, piebrauksim. Un plānošana viņiem te galīgi nestrādā, nu to taču pie viena to varēja izdarīt vienā reizē saremontēt, nevis kā tagad stiep gumiju, taisa korķus, ja, no jauna graiza asfaltu, ja, un šķērdē mūsu visu naudu. Paskatieties, kāds ir sastrēgums te tālāk. Man liekas, ka Rīgas doma, pašreizējā ķirša radnieka doma vienkārši to vien dara, kā rada pilsētā sastrēgumus, kortus, visur, kur vien ir iespējams. Tas ir labā ziņa, ka tagad tūlīt drīz būs vēlēšanas, un mēs šos te nespējniekus no Rīgas domas vienkārši aizvāksim projām. Nu, paskaties, kāds te ir kortis, kāpēc? Pirms gada šis iela tika sataisīta, šis ceļš bija normāls kārtībā. Un tas ir pa īsu prāts saplānot normāli. Un, draugi, ja gribat tiešām pozitīvas pārmaiņas, beidzot normālu Rīgas saimniecisko dzīvi sakārtotu, jēdzīgu, bez jebkādiem šādiem ārprātīgiem sastrēgumiem, bez ielām nesaimnieciskām un šausmīgi salāpītām un pilnīgi ārprātu, tad tiešām balsojiet par 9. sarakstu. Latvija 1. vietā. Tieši par 9. sarakstu. Paldies!